Nē, bet es jau tikko viņu izslēdzu. Sataisi. Bet es viņu tikko izslēdzu. Sataisi. Tu jau arī šeit vajag. Pirmītes nodzis. Tas jau konts no pirmītes. Nu jā, bet... Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Как общее настроение? Хорошее. Давай tagad jums, kad ir iespēja pabraucat garām, tad mēs to otru logu, jā? Pēterburga, ne? Jotkalema, ne? Johaidī. Skaties, kurš skaties par sīlā? Jo. Iespaidīgi. Jā, tā ir pilsēta. Skaties, Janku. Skatāmies. Jā, uzvarakot no pamata. Sandra, ko Es jau sen tev gribēju, ko vaicāt mīļo māsīm. Es jau sen tev gribēju, ko vaicāt mīļo māsīm. Kādreiz zilais putniņš šorīt klusē mīļo māsīm. Kādreiz zilais putniņš šorīt klusē. Īstenībā es gribu pateikt, foršs laiks, varētu teikt. Skatoties prognozes, ja, es domāju, ka būs sliktāk, bet paskaties, lietas nelīst, ir viegli apmācties. Ja. Zīves nevar makšķēt, tas nozīmē, ka mēs vilksim ārā makšķos un mēģināsim darīt to, ko nedrīkst. Tas būs pirmais tāds. Šito mēs izdzēsīsim. Šito mēs vienkārši retušēsim. Jā. Neliksim publiskā internetā, atstāsim sev. Galvenais Krievijas televīzijā neliksim pārējiem. YouTube'ā neieliksim. YouTube'ā. Es jau vakarī viņu pabaroju mīļo māsīm. Es jau vakarī viņu pabaroju mīļo māsīm. Tomēr zilais putniņš šorīt klusē mīļo māsīm. Tomēr zilais putniņš
Kāds ir lēmums? Lēmums ir braukt nestāties. Kāpēc? Braucam līdz, lai pēc tam varētu ilgāk pamakšķerēt. Un braucam, plāns pagarinās pa Kolas pussalu. Ceram, ka viss būs gludi. Varbūt arī izdosies kartes dabūt, un tad jau tālāk tikai tehnikas jautājums. Nu jā, sākotnē doma bija aizbraukt tikai līdz kā pa Karēlī izbraukt, bet, nu, kaut kā bišķi pacēlām latiņu augstāk un izdomājām, ka brauksim pa Kolas pussalu kaut kur tālāk. Vienīgā problēma gan ir, gan nav. Nebija pilnvērtīgi sagatavots karts priekš Kolas pussalas. Karts ir, bet bez piesaistes punktiem pie GPS koordinātēm. Nu, to mēģināsim kaut kā paši atrisināt tagad lauka apstākļos. Varbūt tās piezīmē vēl par to, ka saule tur tagad ir 10 vakarā. Jā, tā. Pulkstens mums varētu tikt, tas ir Latvijas laiks. Stunda ir korekcija. Jā, ja tagad te ir 9 Latvijas laiks, tad vietējais laiks ir 10, un saule ir diezgan augsta vēl. Vēl silda. Vēl silda. Bet no silts laikam, ka īpaši nav. Vakar pasēdējām bišķiņ, 12. vēl bija riktīgi gaiši. Mārīt? Nu, pasaka kaut ko. Es gribu redzēt polāro loku un noķert zivis. Tāds vēstures ārā īstenībā. Nav silts, bet nav arī. Nu, maiciņā nevarētu. Ziemeļi tomēr, ziemeļi. Jāsaķemās tikai. Mārīt, tak šodien nopeldējās? Tas ir jā. Mārīt, tiešām es tur. Nē, nu, ja visi kāp, tad mošku man arī kāp. Nē, tagad, protams, ka Jo, Haidī! Jā. Īstenībā man ar to vajadzēja izdarīt, nožēloja bišķiņ mati izpūruši, ne tīri, bet nu neko. Kas be kā vispār, 2 nedēļas sanāca nemaz gatavs. Pasaka, lai Sandra Jau tikko iekomentējām, jā. Pasaka, lai viņi kaut ko pasaka. Jā. Man te pasaka, lai tu kaut ko pasaki. Atkārtot. Pasaki kaut ko. Kamerai pasaka, lai pasaka. Ko man tev teikt? Iedod. Pasaki kaut ko publikai. Mēs tuvojamies polārajam lokam. Orientējoši, tas ir kaut kāds. Uzmanīgi, nu. Mēs esam neesam polārā lokā, jā? Tā mums ir kāds galvums, kāds 100 km noteikti. Jā. Tas galvenais ir kāds skaļējais stāvīs zem horizonta vairāk neiet, jā? Kas nav redzējis, tad te ir izteiktas baltās naktis, tik tā ir pūkstens, kāda 10 noteikti, ne? 10, jā. Taisni 10 arī ir. Nu, ir tik jauki, nu. Ko mēs sakam, nu, priecājamies, baudam dabu. Ārvo, tu esi visu pateicis, tagad es tevi nofilmēšu. Mums ir jānoķer zivis, jo mums ir beigusies gaļa. Jā, mums īpaši daudzais nav ko ēst, tāpēc kaut kas jānoķer. Turšoņa vesela čupa, bet tas jau cik tā turšoņam vien neiztiks. Ja nu vienīgi mēs varbūt varam atrast kaut kādu šo te Beigtu lāci. Jā. Es domāju, laikam kaut kas nav īsti kārtībā, ja saules brīlēs pulkstens 10 jābrauc. Jā. Un īstenībā prasītos tumšākus, jo saule tieši pretī, jo viņi vairāk iet zemē, jo viņi vairāk ir pretī. Tas tā kā braukt. Kā sanāk, vakarā uz Daugavpili. Mēs gaidām 1000. stabiņu, jubilejas stabiņu. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out,
Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. Šeit būs Jāņa buķeti, ko mēs atstāsim pavārē. Jāņa buķeti būs sagādāti If I ever, yeah, I know Mēs atstājam tad polārajā lokā visu kaut ko. Viša mannas jasnība te būs palicis. Ārgo, atstātot tiem skarbajiem jokiem. yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, my I'm gonna be the man who's going over you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be a man who walks 1,000 miles to fall down at you I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, Neplānoti tik tālu esam atbraukuši. Nebija domājam no sākuma līdz Karēlijai tikai. Tad noreku līdz Kolas pussalai atbraucām. Gandrīz vai līdz pašai augšai, jābrauc vēl tālāk. Līdz Barais jūrai. Mašīnas pamazām sadalās. Kaut kas nolūst, kaut kas nokrīt. Pagaidām braukt var. Tā jau skarbai ziemeļu skaistums. Pēļi, luki. Izskatās tā kā kaut kādā Eiropā kalnos. Bet te tas augstums nav nekāds aptuveni 300 metru uz jūras līmeni. Kaspars, depresīvais Kaspars, viņš pārņem stafeti, pirms tam depresīvs bija es. Kaspars dikti apvainojas, ka viņam mašīna jau kā ārā. Mašīna! Tas jau tik sīkumi, viņš lukturīs nopirkt kārtējs sīkumi. 3 lukturīši. Kur Arva palika? Es jau tā domāju, ka te nekā nav. Arva jau iekšā. Bija tāda nelaba aizdoma, ka te nekā nav. Vai visi kopustas tiesības zaudēties pārējais, kurā atstāt? Vai aizskatāmies līdz tā jūrē, tad tur vārdu. Nu varam tā darīt. Visi ar kājām ūdentiņā. Līdz viņi nobildē. Vai nobildē ar barētā? Mēs uzrastījām. Tev jau viss?
Atkal uz kolu. Atkal. Back to kola. Atkal uz kolu. Nē, jau ir būs. Mēs jau te visi zinām, ka salas brūzes ir. Mēs tur tās licences par štuku latu tirgo ieziem nebetiem tur inostranciem. Principā mēs visi zinām. Pašu galveno. Divas svarīgas lietas. Divas svarīgākās lietas. Tur vēl vieta šitās centrālās ielas, tur maina virzienu, galvenais ceļš. Ko nevar redzēt? Lai viena speciāli, lai nebolās. Braukšās ir kāds dziļi. Tā. Varēs karēni, ne? Tā. Tajā mēs braucam uz ceļu, kur mums vēl jābrauc ir Dilbe, Smit. Nesaprotu. Tev ir šādi 42 kilometri jābrauc. Cik? 42. Ko tu pietāvā griezt riņķī? Nē, tur ir labi ceļi braucam, mēs priekšā, kur jau labāk ceļās. Joprojām braucam uz šo te ceļu. Varbūt esam nobraukuši 3 kilometrus no kaut iepriekšējās filmas. Arī pastāst, kā aizmurē. Lietas pamazām sakārtojas. To sākumu tas slānīs bija biezāks, bet mēs tikai iekradījies. O! Tā mēs atpušamies. Ceļš šis te ved 180 km līdz asfaltētam ceļam. Tā kā mēs tikai varam iedomāties cilvēku sajūtas, kuriem varbūt tās šī ir vai nu ikdiena, vai cilvēki, kuri tiešām kaut kad vēl arī brauc par šiem ceļiem. Tā mēs mazliet forsējam kaut kādu ūdenskrātu. Dažīgs atiebrauc. Jā, satikām ieziemiešus. Jā, satikām ieziemiešus. Padomu mums izgatavotiem spēkratiem. Šeit mums ir kaut kurus, kurš principā aizņem visus ūdenskrātos krastus, vairāk vai mazāk. Braucam otro dienu šito ceļu. Šodien kaut kāda ir sajūta, ka bišķī gludāk iet. Es nezinu, varbūt tikai tāpēc, ka es esmu kūris, nevis blakus sēju. Tev ir aiz ko pieturēties. Ir pie kā pieturēties. Liekas, ka cik viņš ir jau 12 stundas līdz. Ceļš ir bišķī šķidrāks palicis. Viņš tā kā bišķī, maigāks. Tā varētu teikt. Daba mūs saudzē. Dodamies apakaļ Kolas virzienā, jo cita ceļa principā nav un negribās veikt eksperimentu, braucot pa ceļu, kas kartē atzīmēts gar Krieviju, gar Somijas robežu. Bet, ņemot vērā kaut kādus minimālos laika resursus, Kaspara mašīnas tehnisko stāvokli un tā tālāk. Artūra tehnisko stāvokli vajadzētu braucam dažiem pa ceļu, ko mēs zinām, un kurš ir daudz maz apdzīvots un dzīves. Glūts, nosacīti glūts, jā. Salīdzinoši ar ļoti labām tādām gaitas ātrumu. Pa to Somijas ceļu nevar zināt, kas tur būs. Respektīvi, mūsu ekipāži otrā ir priekšā, mūsu attālums aptuveni ir starp mums 2 stundas. Ņemot vērā to, ka viņi piestājušies, tad ir mazāk.
satiksimies, domāsim tālāk. Paskat priekšā kāds ceļš. Šo vietu atceries, mēs redzējām, kad teica, ka tālumā ceļš. Jā. Tur tāds līkums un tālumā atkal. Tad bija skats uz šito pusi, jā. Un kā tu, Marīt, jūties? Es jūtos labi. Es jūtos nestabilo šeit aizmē. Kur tu iekūņojies tur tā? Loriņos visos, mantas līderi. Tur mantas. Visā iedzīmē. Tu pasaki kaut ko? Pasaki kaut ko. Tagad Arturs pateiks, ko viņš domā par šo. Ko tur, ko daudz domā? Kaut kas man īsti kārtībā nav. Saukstēji. Stāvoklis ir līdzīgs Kaspara mašīnas tehniskiem stāvoklis. Nu, man vismaz lukturi nav nokrituši uz stikls, ko man nav izvēlies ārā. Tad es izskatās labāk. Bildienas skaņa ir. Nezinu, vai droši vien, ka sākstējies no pirmajās dienās, jau kakls sāk sāpēt, kakls vairs tā kā nesāp, bet nu čainiks sāp. Šito te, kā pirmī tā kā uz korķi, daudzāk ilgi, tagad tā kā mazāk, čainiks ierīk kaut kādu šaibu, imumitīnu 400. Tad redzēt, tad jau būs labi. Nu jā. Notiek neliels pirmai raida. Pirmai raida. Braucam. Kādām ņurkāšanām, ka braucam, ja? Nu, bez nekādām ņurņāšanām. Es domāju, neizturēs. Piedod, bet es domāju, Jāni, piedod, viņi neizturēs. Nu, beidz, nu. Ir tik drausmīgi tālu. Domāju, es ilgsim. Es domāju, bļēns, man visvairāk bažas ir par to, nevis par to, ka mēs vilksim. Tas es domāju, ka tas ir skaidrs, jā. Bet, ka mēs vilksim, un ka mums Caur Krievijas robežu. Ka mums kaut kas beigsies. Tādī momentā, ka mēs vilksim, mums kaut kas beigsies. Kas ir? Zinu, pa ko man īsiens? Mums beigsies uzdaramais. Te ir upe, taču var uzvārīt ūdeni, viņš dezinficējās. Protams, ka mēs varam saplūkt zāli, uzvārīt tēju. Jā, viņi uz arvoju vai kā uz dzīvoju iemetuši uz savu. Uz salo. Stulbi, bļa. Alūtiņu vecais brauc, upoja mani vecākais, alūtiņu vecais. Tu se labi šķiet. Tik garā? Tu padod īstenībā vēl. Gāzītā, jā, košana. Nu, taču vieta vēl ir. Jāni, labi aptīt. Te nu mēs esam. Stipri jārauj. Normāli. Nē, te pakustini bišķi, paši kalbīt. Tik tālu mēs atbraucām, piestājām uz mirklīt, un kārba beidzās pavisam. Nu, super. Briesmīgi. Tiešām? Tās izmazgāšu to kādu, ja? Stiebīšu malciņu savus. Nu, ekoturisms, tas ir pats labāk. Sandriņ?
Viņi pārvēršas pārpakaļ pa šūnu plasmas. Es domāju, šito te mēs neliksim kopfilmā iekšā, tāpēc, ka cilvēki tik depresīvi palikuši. Kaspar? Bēdīgi. Tad ir 3:30 no rīta. Kaut kādā neveiklā pozā kaut kas stāv pie telpas. Viss labi? Tu labo, ja? Davai. Aiva. Lādaga. Ugunskurs. Telpa. Un tur ir kaut kādiem 200 km ezera. Ekspedīcijas kura diena? 7. diena. Brokastis. Pīpēt. Cilvēki arī ir atraduši ko. Kas mums brokstiņā? Kā? Un kāpēc? Mums vēl daudz cukuru. Tā. Tā, mums kalns. Ūdens mums nav. Ūdens krājumi ir beigušies. Ūdens krājumi ir tur. Ūdens beig kaut kādu durcēni. Tas mums ir palicis. Kaut kas ir vēl. Arvo ir aizdevies makšķerēt ar laivu no rīta. Neviens viņu neredzēja vairāk. Tas ir mans počs. Sliekas arī beigušās. Un tāds 2 ziltiņas tur iet. Liels. Otjāraši mums neko brātīgi vēl nē. Nu kaut kā tā. Reiz es zinu, ko tīk. Pieneglot pie zemes, jā. Kaut kādu koku uzvasināt nāk. Viņš saka, tu līdās. Aro saka, nē, šitas nav tas. Viņš saka, tas tad jau pie mums te viens atbrauc garanām zīlītēm un itiņām. Šeit koku uzvasinājis. Un pistolē sudraba lodis. Našī neatnāks. Ar uzvasinātiem. Katrs jau iedzuši, droši vien aizbrauc uz veikalu pēc ķiplokiem. Sakarinās ar kaklu un bulēs, nē. Es arī saka, nē, šitas nav tas. Nāk klāt jau. Kas? Jā? Galvenais, lai tas Arvo paspēja normāli atpakaļ atnākt. Ka neaizkožās pats uz kādām vairākām. Viņam vīzi ilgāk nekā mums, viņš ar stopiem var atbraukt. Ja? Pā, tā nedara. Tā nav Ladaga, tas ir mazs stūrīgs.
Tā ir tā ladaga. Kur izeltīs? Tas paliek? Cik tu daudz šis jāliek? Šis 5 litriem viens ķobīts tas. Ceļš. 213 km līdz robežu pilsētai. Kāds kopējs noskaņojums? Arī? Brauc mājās. Brauc mājās. Varbūt tev ir kaut kas sakām šī sakarā? Jāni, pastāst, kāpēc tu neguli? Galvenais, es tevi nemaz nefilmēju. Tagad tikai. Nofilmēju, mēs esam nefilmēju. Kas? Es, kad mums pārāk daudz pauzes bija, bet tagad līdās es taisos tā kā gulēt. Tagad Arturs savu kameru, vai ne? Jā, tad Viss jau bija tik Tad forši. guļam, jā? Davai. Tā labi, jā? Tad guli, jā? Nejūties traucēs. Jā, davai. No Artur, kāds tev noskaņojums? Nu, pozitīvs. Pozitīvs, jā? Pozitīvs, jā, ko ne? Ko ne? Bija te Mārī drusciņi man te uzkāpa uz varžucīm. Negribēju pierakstīt to, ka Jānis štuku mums iedeva. Gribēju nozulmēt to kaut kā tā ķikarā. Bet, nu, es par taisnību piedokumentējam visi kārtībā. Nīcam tikai. Jā, davai. Jā, temperatūra, jā. Kas attiec uz temperatūru. Mums te vienu brīdi bija tāds kālsiņš bišķi. Tu filmē ne temperatūru, tu filmē rāciju. Nu labi. Nu labi. Bet temperatūra ir stabila. Stabila kā Latvijas lācis. Braucam.